Labdien, klausītāji, un labdien, cienījamie skatītāji! Šodien mūsu podkāsta projektā Dzīve ir šodien - senioru rīcību politikas ieviešana biedrībā Vidusdaugavas NVO centrs. Un šodien mūsu studijā ir ciemiņi Aija Bērziņa, Vidusdaugavas senioru universitātes Viesītes filiāles dalībniece. Labdien! Un Eleonora Maisaka, arī Vidusdaugavas senioru universitātes Viesītes filiāles dalībniece, 5 bērnu māmiņa un 13 mazbērnu ome. Labdien! Un šodien mūsu podkāsta tēma ir eidžisms sabiedrībā, redzamais un arī neredzamais. Un pirmais jautājums ir tāds jauns termins, kurš varbūt agrāk nemaz nav bijis – eidžisms. Vai jūs esat dzirdējuši tādu jēdzienu eidžisms? Ja godīgi sakot, nebiju pievērsusi uzmanību, it kā jau dzirdēts termins, bet ko tas dziļi un tā īpaši nozīmē, es meklēju mātē Googlē. Un izlasot, sapratu, domu virziens bija, bet būtībā tā izpratne tagad tikai izveidojās. Paldies! Kas ir, Eleonora, jums eidžisms? Es esmu dzirdējusi par šo un arī domājusi, un bieži vien, kad seniori tā kā jūtās nenovērtēti vai viņus nesaprot, tad es saku, tu jau tagad tā kā cietusi no eidžisma. Un es arī tā domāju, ka tie cilvēki, kas kaut ko ir dzirdējuši par šo vārdu, varbūt arī to tā saprot kā tādas kaut kādas ciešanas. Par ciešanām, ja mums tāda atklāta saruna, jūs jau varat arī padalīties, vai jūs esat piedzīvojuši negatīvu attieksmi pret sevi tieši vecumā dēļ? Personīgi es neesmu piedzīvojusi, pat aizdomājusies neesmu, izņemot vienu aspektu saistībā ar medicīnu, ar veselības aprūpi, kad pienāk kaut kāda kritiska situācija, tu vienkārši esi bezspēcīgs, jo tie ārsta norīkojumi nekur neder, viss ir tikai par maksu, jo bezmaksas medicīna nav iespējama. Tas var būt arī jautājums mūsu valdībai, arī, ka tas vēl ir jārisina, tas viss vēl ir priekšā. Jā. Eleonora, kā jums ir? Es vēl nezināju, kas tas eidžisms, ja man šodien ir 73 gadi, tad es to jau izjūtu 60 gados, jo man bija problēmas ar kāju. Es aizgāju pie ārsta, un viņš tā skatās uz mani, man kāja sapampus, bet viņš saka, ko jūs vēlaties? Paskatieties savu personas kodu. Es no sākuma nepieleca, un tā, ka man pieleca, tad es, protams, uz humoru. Es tur saku, es jau cerēju, ka jūs man vismaz celīti paglaudīsiet, bet tajā brīdī es īstenībā izejot ārā no šī ārsta kabineta sapratu, ka es esmu jau veca, un ka uz mani nav vērts vairs pat skatīties. Tad es vēl tiešām nezināju, kas tas eidžisms, bet tagad, kad es analizēju to, un no tās reizes man diezgan tāda negatīvā attieksme ir, bet otrs es atkal tā domāju, ja jaunie netiek pie ārstiem, tad ko tam man tur lausties? Un tad es meklēju citu ceļu. Jūs jau saprotat, ka vairāk jauniešus ņem darbā tieši tāpēc, ka ir jauni. Jā. Kā jūs domājat, kā vecums ietekmē iespējas strādāt? Vai jūs strādājat pašreiz, un kā tas ietekmē iespēju strādāt senioru vecumā? Es esmu ļoti jauna seniore, uzskatu, 67 gadi, bet manā situācijā mazliet bija savādāk. Es strādāju skolā par sākuma skolas skolotāju. Tur jaunie neplēšās uz pedagoga amatu, ja. Es varēju vēl strādāt, bet mani bērni teica, ka tad, ja ne tagad tu dzīvosi, tā es padevos. Jaunie, kur ienāca mūsu, skolā, protams, atšķirīgi strādā no gados vecākiem pedagogiem. Viņi ņem tā kā mazliet vieglāk, jā. Protams, arī
Senioriem ir tā tendence visu izdarīt no A līdz Z, ja, pamatīgi, un tad, kā saka, priecāties par saviem rezultātiem vai arī uztraukties par kaut ko tādu, kas nav izdevies. Nu, jaunajiem tā kā mazliet pietrūkst tā pamatīguma manā skatījumā. Kā vecums ietekmē iespējas strādāt? Es domāju, jums gan bērni, gan mazbērni, jūs varat salīdzināt gan arī ar savu pieredzi, gan arī ar viņu. Kā? Nu, es varu teikt tikai to, kad man ir palaimējies strādāt. Es varēju vēl strādāt, es līdz 65 gadu nostrādāju, un tad es gāju pie vadības un teicu, kā man ir piedzimis 10. mazbērns, un es beidzot gribu redzēt, kā mazbērni aug. Un faktiski es vēl varēju droši vien arī šodien strādāt, bet es tik tiešām izvēlējos pati. Un man dzīvē nav bijis tāda saskarsme, kad es nebūtu novērtēta vai vecuma dēļ. Visu laiku tomēr es vienmēr jūtu to, ka novērtē manas prasmes, manu spēju komunicēt ar cilvēkiem, manu sapratni par tām lietām, ko es daru. Un es tiešām no tā necietu. Un, ja es saskāros gadījumā, kur man kolēģi žēlojās, ka tur, tagad man no darba atlaidīs, tur es jau to nevaru izdarīt, tad tās ir, es tomēr gribu teikt, lai man piedod seniori, piedodiet, ka tās ir arī tas, kad mēs neejam līdzi laikam, piemēram, daudziem nākas atstāt darbu, tāpēc, ka viņš negrib ieiet jaunajās tehnoloģijās. Negrib iemācīties, teiksim, tikt galā ar programmām un to pašu datoru, lietot to, ko vajag. Mani pazīstami grāmatveži, kuri aiziet privāti firmās strādāt, kur viņiem tik daudz neprasa datoru un nav gatavi strādāt tādās firmās, kur viss ir elektroniski. Līdz ar to tās ir arī pašu problēmas. Nu, protams, ir kustības, ja darbā ir vajadzīgas kustības, ka tu nevar jau kājas netura, piemēram, ēdināšanā, es zinu cilvēkus. Jā, tās ir tās fiziskās problēmas, bet ja runājam par garīgo, tās ir mūsu pašu vēlme mācīties, dzīvot līdzi laikam. Un starp citu arī mazbērniem, ne tikai darbā, bet bērniem un mazbērniem mēs neesam interesanti, ja mēs neejam līdzi laikam. Mācīties un dzīvot līdzi laikam. Dažreiz mēs saņemam kādu komentāru vai kādu tekstu, vai tā kā jūs teicāt no doktora, it kā joku, paskaties pasē, un vai tu nevari. Un it kā ir situācijas, kurās diskriminācija nav acīm redzama, bet tomēr varbūt, kā jūs teicāt, sajutāties neomulīgi. Ir tādas situācijas. Manā gadījumā it kā nevar atcerēties neko tādu. Tā nekad nav nekas izskanējis ne caur puķēm, kā mēs runājam, ne arī tieši. Es gribētu to tomēr teikt, ka tas ir daudz no mums. Es mazdēliņu vedu uz muzikas skolu, un mums jāiet otrā stāvā, man diezgan grūti pa trepēm iet, un tad es saku, dēliņ, es nevaru, viņam 4 gadiņi, es saku, es tā kā nevaru tik ātri. Viņš man saka, es jau zinu, Omīt, tu esi veca. Un tajā brīdī es tā domāju, vai par to apbižoties, vai to pieņemt. Jo tas bērniņš kaut kur to ir dzirdējis. Un tad es tā domāju, vai es pati to bieži vien neuzsveru, ka es esmu veca, vai to varbūt mani bērni runā, kad Ome jau ir veca. Nezinu, bet caur mazdēliņu man par to ir jāizdomājās, bet te ir jautājums atkal, vai es ļauju, ka man to vecumu atgādina, vai es to pieņemu. Un es to pieņemu. Un pareizi jūs atzīmējāt, ka to saka ne tikai mani bērni vai mazbērni, bet varbūt arī es pats ik pa brīžam pasaku, un tas mazais tiešām to zina. Ja mums ir tādas emocionālākas saruna, tāds brīdis pienācis, ka padalieties ar savām emocijām, kā tas jums liek justies? Uz šo brīdi es tikai priecājos, es to eidžismu neizjūtu, un priecājos, ka iepazinos ar ļoti jaukiem cilvēkiem. Priecājos, ka es esmu
senioru universitātē, jo no sākuma man bija tāda tā kā pretestība, nu ko es tur darīšu, nu priekš kā man tur jālien ir iekšā. Nu, es taču varu brīvi tagad savu laiku saplānot un rīkoties pēc savas sirdsapziņas. Bet mani ievilka iekšā radošajām darbnīcām, jo man tas ir sirds prieks. Nu, un tad viss tā aizritēja, kā pa diedziņu iepazinos ar tiešām jaukiem cilvēkiem, ar Aiju Rancovu. Iepriekš jau iepazinos ar Eleonoru, kura ir tik ļoti, kā lai saka, gudra sieviete, no kuras tikai mācīties man. Nu, es pagaidām baudu to prieka izjūtu. Eleonora, kā ir ar jums? Vai kā tas jums liek brīžam justies? Jūs saskaraties? Ja pilnīgi atklāti, protams, tad, kad tu paliec viens ar sevi, tad jau nāk dažādas domas, kad es jau esmu vecs un cik vēl man ilgi Dievs dos un kā tas būs, kad es vairs nevarēšu, teiksim, nevarēšu ar riteni pabraukt, jo tas ir mans vaļas prieks tāds un kad nevarēšu mašīnu vadīt vai vēl kaut ko nevarēšu, tad ir tā bišķi skumji, bet vienu, ko es saku sev un arī jums, mīļie skatītāji, nelaidiet iekšā šīs domas, jo tās pārņem ļoti, ļoti līdz asarām reizēm. Bet ir jāturās, jo vecums jau nenāk viens, un es tādu pēc tās dziesmas parasti saku, atrodiet savu amarilli un lieciet mieru bērniem un arī sabiedrībai. Neviens nav vainīgs pie tā, ka tev ir tik gadu, cik ir. Un man, piemēram, dēls, jaunākais bērns mans no maniem 5 bērniem vienmēr saka, Omīt, es tevi apskaužu. Tu vari darīt, ko tu gribi, kā tu gribi un cik tu gribi. Un tā arī tas mūs uztur, jo to nevar mainīt. Mēs nevaram savus gadus mainīt. Mēs nevaram mainīt savus apstākļus, mēs varam mainīt attieksmi pret visu to. Tas ir vienīgais, ko mēs varam izdarīt, kas ir mūsu rokās. Kā jūs domājat? Eidžisms, tāda arī neliela diskriminācija, vai cilvēki apzinās, ka viņi tā rīkojas? Vai tiešām jūs vienmēr katru reizi, kad ar to saskaraties, varat 100% pārliecināt, ka jā, tas cilvēks apzināti to dara, un viņš tiešām apzinās, ka tā rīkojas, un saprot, ka tas ir tev nepatīkami vai sāpīgi. Kā jūs domājat, vai cilvēki vienmēr apzināti to dara? Man stāv prātā tāds gadījums, es vienkārši gribēju pārbaudīt savas spējas. Man jau bija tuvu 60, bija vienā bankā konkurss, es strādāju konsultāciju dienestā lauku, un tā kā es domāju, varbūt, kad vajadzētu mainīt kaut ko dzīvē, un es pieteicos uz to bankas kaut kādas filiāles vadītāju amatu, un brīnumainā kārtā ar visiem tuvu 60 man tā kā saka jā, un jauns vīrietis sēž priekšā, un viņš saka, jā, mēs jūs ņemsim, un tā. Bet es gribēju pārbaudīt, vai es vēl tā derētu, un es negribu tur, tai bankā. Un es saku, paldies, bet es laikam tomēr nepiedalīšos šitajā. Viņš bija tādā šokā, ka viņš pazaudēja visu to savu pieklājību, un viņš teica, bet paskatieties, cik jums ir gadu, jums vairs tādas iespējas nebūs, jums alga gandrīz 2 lielāka būtu tā un tā. Viņš apzināti parādīja to, ka es esmu jau veca. Un tas bija tāds, man īstenībā bija ļoti tāds gandarījums, ka es varu stāvēt tam pāri. Tas nebija viegli, un, protams, ka tu pārdomā, ka ne jau tikai šis te bankas klerks tā domā, bet vispār sabiedrībā jau tā doma virmo, ka vai tu tur vairs vajadzīgs esi vai nevajadzīgs, vai varbūt tevi tikai uz kādu brīdi paņemt, ja, kamēr radīsies kādam draugam vai radam vieta. Tās sajūtas bija tādas, kā, lai jau tu lepni izej no tā visa, bet īstenībā sajūta nebija patīkama. Paldies, ka jūs padalījāties ar tādu emocionālu stāstījumu, jo arī šis podcasts ir ceļā uz to, lai mainītu sabiedrības domas, attieksmi
un cilvēki varbūt saprastu, ka tāds gadījums cilvēkam nav patīkams. Ja? Paldies! Kā ir ar jums? Vai cilvēki vienmēr apzinās? Vai... Nē. Manā skatījumā, ka tagad es pavēroju, būdama senioru vidē, ka daudziem ir šis izjūtamais eidžisms, viņi negatīvi jau ir noskaņojušies, viņiem viss ir slikti. Es zinu, ka Eleonora sniedz palīdzību vienai dāmai, kurai tiešām ir tādas, kā saka, nogurums un varbūt arī sāpīga tā mūža nogale. Viņa mēģina viņu tā ar tādu enerģiju, optimismu viņai sniegt kaut kādu tādu citu uztveri, lai viņa izjūt, ka nav tik traģiski smagi un vientulīgi un viss tas tāds, kas nomāca cilvēku. Ir diezgan liela daļa, kas izjūt smagi, šādu te tā kā pāri darījumu no sabiedrības. Ir diezgan daudz tādu cilvēku, kas būtībā gaužas vaimanā un nemēģina sevi tā, kā saka, rosināt sevi dzīves prieku. Arī par šo te momentu, labi, man sāp, man varbūt veselība tāda nav, bet ir jāmeklē tas pozitīvais dzīvē, un viņu var atrast. Paldies, kā jūs redzat, cienījamie klausītāji, tāls ceļš ir ejams, bet mēs esam jau sākuši šo ceļu, un varbūt mūsu sarunas noslēgumā, ko jūs gribētu pateikt, kas sabiedrībai ir jāsaprot par šo situāciju, par senioriem, par eidžismu, par diskrimināciju? Vispār jau par visiem vecumiem, tāpat arī par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ir jāsaprot, ka mēs esam visi zem viena jumta, jāsaka, zem vienām debesīm, un mēs visi esam cilvēki. Un neatkarīgi ne no mūsu statusa, ne no mūsu problēmām, ne no mūsu vecuma. Mēs tādi esam, un sabiedrībai būtu jāiemācās pieņemt. Un prieks ir redzēt tos, kas to pieņem, spēj sadzīvot ar kaimiņiem, kuriem varbūt ir problēmas, nevis viņus nosodīt vai pagriezt muguru, bet uzrunāt, likt justies viņiem kā līdz cilvēkiem, vienalga, kaut arī viņš varbūt ir slims, klipšs, stīvs, bērniņš, kas nerunā, nav svarīgi. Galvenais pieņemt to, ka arī tie cilvēki ir sabiedrības daļa, veci, jauni, slimi, veseli. Mans ieteikums būtu tāds, ka mēs, kas darbojamies senioru universitātē, mēs jau esam diezgan izglītoti, jau uz šo brīdi, piedalāmies visur un vienmēr cenšamies. Tātad mums ir jārosina tos blakus esošos cilvēkus arī pievienoties, darboties, jo būtībā jābūt ir tādam aktīvam. Un jāiesaista visus pārējos, tos neaktīvos, varbūt arī tos vientulīgos cilvēkus, kas vienkārši sēž mājā, viņam tur ir labi, bet ja tu nāksi kopā ar tiem, kas darbojas, tev būs interesantāka dzīve. Tu aizmirsīsi par sāpēm, aizmirsīsi par vientulību, tu dzīvosi savā senioru vecumā, aktīvi. Paldies liels par sarunu, gan Aijai, gan arī Eleonorai. Un šodien, kā jūs jau teicāt, mēs visi esam sabiedrības daļa, vai jauni, vai veci, vai invalīdi, vai cilvēki ar īpašām vajadzībām. Paldies un uz redzēšanos!